Ja tu šobrīd dzīvo ne savu sapņu dzīvi, tu izjūti ciešanas, dusmas, agresiju, skumjas, bēdas, un tas nozīmē tikai vienu, ka tava apziņa nav tīra. Tas nozīmē to, ka vajag attīrīt savu apziņu. To var teikt, pielīdzināt, kā glāzē ir ieliets netīrs ūdens, un tev vajag ar jaunām domām, jaunām emocijām, jaunām sajūtām, jaunu attieksmi, jaunu reakciju uz notikumiem un situācijām absolūti kardināli mainīt. Un tādā veidā izskalosies šis netīrais ūdens, un tava apziņa kļūs tīra. Bet, lai to varētu izdarīt, tad vajag meditēt, vizualizēt, rakstīt savas jaunās domas un arī attiecīgi savādāk reaģēt uz situācijām. Arī citai attieksmei ir jābūt. Un tikai tad tu spēsi veikt izmaiņas savā realitātē. Ja tu nezini, kā to izdarīt, un cik ilgi tas ir jādara, un kā tas ir jādara, un kādā veidā to darīt, tad aicinu tevi uz kursu Laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām. Tur es visu izstāstīšu, parādīšu, kā ir iespējams to viegli, vienkārši izdarīt pašā labvēlīgākā veidā tev un apkārtējiem cilvēkiem. Tāpēc droši raksti, ka vēlies pieteikties uz kursu, un tiksimies jau pirmajā nodarbībā.